Kādā šķērsgriezumā mēs uz to skatāmies? Protams, ja mēs skatāmies tādā sadzīviskā primitīvā šķērsgriezumā, nevis primitīvā, bet sadzīviskā šķērsgriezumā, jā, tad tas ir ļoti daudz saistīts tieši ar lomu izpildi attiecībās, ja. Tātad pirmām kārtām tas ir saistīts ar to, ka mēs neesam nodefinējuši tās lomas savās attiecībās. Tad mēs nesaprotam, ko tad vīrietis darīs, neesam vienojušies vismaz savā starpā. Tad kas ir vīrietim jādara mūsu ģimenes attiecībās vai vienkārši attiecībās? Un kas ir sievietei jādara, kādi ir mūsu pienākumi, ja mēs neesam par to izrunājuši un sapratuši savā starpā pirms stājamies attiecībās, tad, protams, ka mums radīsies kaut kāda diskomforta, problēmas, nepieņemšana vienam pret otru. Ne jau mēs nepieņemam otru, mēs nepieņemam vienmēr tā cilvēka rīcību. Ja? Mums ir tā rīcība, tā nostāja, tā attieksme nav pieņemama. Ja? Pats cilvēks, ja no sākuma mums viņš patikta, kur ir problēma? Ja problēma rodās, tad, ka mēs sākam iedarboties ar viņu. Tur parādās mums tās problēmas. Bet ir vēl viens cits aspekts, kam es gribētu vairāk pievērst uzmanību, tas ir atbildība, mūsu atbildība dzīvē. Ja? Jo, protams, ja mēs nesaprotam... Piedod, kas tev pārtrauc, man ļoti patika tava aizkadrā, kad mēs runājām vai sarakstījāmies, neatceros, tu teici, par šķiršanos neko labu nevaru pateikt, jo šķiršanās ir aiziešana atbildības. Jā, tieši tā arī pēc būtības. Tas ir tas galvenais iemesls, kāpēc mēs neapzināti izvēlamies šķirties. Jo tādā veidā mēs mūkam no atbildības projām. Par savu dzīvi, par ģimenes dzīvi, par bērnu dzīvi, par otra partnera dzīvi. Ja? Jo tās visas atbildības uz mums gulstās, tiklīdz mēs slēdzam šo vienošanos par to, ka mēs stājamies attiecībās vai pat veidojam ģimeni un tā tālāk. Tā ir vienošanās, tas ir nosacīts līgums, ja mēs tā juridiski skatāmies, pat neparakstot nekādus papīrus, mums ir mutvārdu līgums jānoslēdz, ka mēs tagad ejam iekšā attiecībās un ir parasti, kuram līgumam ir konkrēti nosacījumi, kurus mēs pildam. Cits jautājums, vai tu esi iepazinies ar līgumu saturu stājoties attiecībās, ja? Vai tu esi sapratis, kādu atbildību tu esi uzņēmies šobrīd, ja? Un ko tu par to dabū pretī, ja? Tātad kāda atbildība ir otrai pusē tādā gadījumā. Ja? Tad, ja mēs to neesam iepazinušies ar šīm lietām, tad kādu rezultātu mēs vēlamies sagaidīt no tā visa? Ja mēs nezinām, kāda ir mūsu atbilde, tad kā tur rakstīts, ja likuma nezināšana neatbrīvo no atbildības. Tātad nosacījumu, līguma nosacījumu nezināšana neatbrīvo no viņa izpildes tevi. Ja? Un mēs saprotot, ka mēs ilgtermiņā viens otrs vai abi divi kopā nepildam tos līguma nosacījumus, tad kāda mums var būt kopīga, teiksim, laime, ģimenes un panākumi. Ja? Nekāda nevar būt. Mēs vienkārši bojājam dzīvi sev un viens otram un tā tālāk. Ja? Tur dažādi. Tieši tāpēc es vienmēr arī saku, ja man tas attiecību un ģimenes mācību kurs, pirmā lieta, ko mēs darām, kad mēs stājamies attiecībās, mēs mēģinām, pirms mēs stājamies saprast, priekš kā mums tās attiecības vispār ir vajadzīgas. Ja, jo šodien cilvēki par to neaizdomājas, priekš kā man attiecības, visiem ir man arī vajag. Visi tur taisa ģimene, es ar taisīšu, ja. Un tad beigās izrādās, ka man nemaz tā ģimene nav vajadzīga, tie bērni man traucē, tas vīrs man arī kaitina, un vispārējais, ja tad stājāmies iekšā kaut kādās līguma saistībās, bet, nevaram izpildīt, negribam mēs pildīt, ja, to līgumu, tad laužam līgumu. Un laužot līgumu, kas parasti pienāks soda sankcijas, vai ne? Tā vajadzētu būt, ja, tas ir juridiski skatāmies. Un kas ir tās soda sankcijas dabā, tad par to mēs varam tālāk parunāties arī, ja, tad kas ir, kādi ir tie pamati iemesli, kādas atbildības mēs nevēlamies uzņemties, un tad attiecīgi, kas ar mums var notikties, tad, ka mēs šīs atbildības nevēlamies uzņemties.